Mīļie latvieši, patrioti un represētie. Mēs esam represēta un pazemota tauta jau ilgus gadus, jo nodevīgā komunistu kliķe ir izveidojusi ļoti viltīgu gājienu un ir pratusi palikt pie varas grožiem, izlaupīt valsti un iedzīt badā un trūkumā tautu. Nezūrosimies daudz, ka šodien nav visi, kas šeit varētu būt, jo daudzi no viņiem nevar būt vienkārši mantisku apstākļu dēļ. Bet reizē ar to apzināsimies, ka nabaks cilvēks ir stiprāks par bagāto. Jo bagātam kulakam naudas raizes dara manta krātā, bet nabagam kā putniņam dziesmas vien tik prātā. Un ja vajag, ieroču rokā. Viss tas, ko mēs jau šodien dzirdējam, kas notiek joprojām ne tikai ar Abrenes novadu, bet Pededzes pagastā, kas jau ir Latvijas dziļāka teritorija, liecina par to, ka nodevība iet uz priekšu. Krievija, kas ir vainīgākā no vainīgajām kara un asins izliešanu izraisīšanā pasaulē, tiek joprojām it kā godināta. Tas ir apkaunojoši un pazemojoši priekš jebkuras valsts. Vienalga, vai tās ir Amerikas Savienotās valstis vai Latvija un Igaunija. Latvija pati par sevi ir ieņemusi īpašu vietu, pateicoties tam, ka mums ir prezidente, kura klausa vairāk svežzemnieku, nevis savas tautas balsi. Un tas ir nenoliedzams fakts, ka viņa to ir apstiprinājusi vairāk kārt, novēršoties no represētās un mocītās tautas un izdabājot varas vīriem. Ja nevienu nepārliecina tas, cik daudz Krievija ir iznīcinājusi cilvēku, un rēķins tur ir no 60 līdz 100 miljoniem dzīvību, tad ieklausieties asins skaitļos. Pēc visminimālākiem aprēķiniem uz Krievijas sirdsapziņas guļ 300 miljoni litru cilvēku asiņu. Tas ir minimāli. Un ar tādiem brāļoties brauc mūsu Latvijas valdība. Kauns! Gods un pateicība Igaunijas un Lietuvas prezidentiem, kuri ir parādījuši stāju un uzticību savai tautai. Mēs esam ar viņiem un viņi būs ar mums. Bet tie, kas grib iztirgot Latviju okupantiem un viņus apbalvot par noziegumiem, tie lai gaida paši vietu uz apsūdēto sola un taisnīgu tiesas spriedumu. Smagāku lāstu neviens nevar uzņemt uz sevi un saviem bērniem, kā nodot savu zemi un tautu. Zemi, par kuru latvieši ir cīnījušies gadsimtiem ilgi un lējuši asinis. Un Abrenes novadām Latvijas vēsturē ir īpaša loma. Viņš tika iekarots un atņemts latviešiem jau tad, kad pirmo reizi Baltu un Somu teritorijā ielauzās slāvi. Viņi izpostīja Tālavas austrumu novadu un iekaroja Pietālavas novadu. Bet viņiem pa pēdām no Polijas, no Obras baseina nāca baltu tauta, kas tur jau bija slāvu un ģermaņu ielenkumā. Un šī tauta palīdzēja tālaviešiem izdzīt no Atzeles teritorijas okupantus un iznīcināja visus tos, kas bija ieņēmuši un apmetušies uz dzīvi Abrenes novadā, jeb toreiz Pietālavas novadā. Kopš tā laika šis novads nes Obrenes vārdu, un no Obriem un Tālavas latviešiem ir cēlies malēniešu izloksne un malēniešu valoda. Tas ir apliecinājums tam īpašam stāvoklim, kāda atrodas šis nostūris. To mēs visi zinām, to nezin tikai mūsu valdība un tautas nodevēji, kas neko negrib zināt. Bet viņiem ir jāzina vēl viena lieta. Mums neatlaidīgi iestāsta, ka mums esot jāatļauj sist pa labo ausī, esam dabūjuši pa kreiso un otrādi. Tas ir rupšs kristīgās patiesības sagrozījums. Dieva patiesība ir tāda, ka grēku piedošana pienākās tikai tiem, kas tos nožēlo, izsūdz un apsolās to vairs nedarīt. Un baznīcas tradīcijas no seniem laikiem ir bijusi tāda, ka ikreiz pie grēku piedošanas tiek atgādināts, ka visiem neticīgiem un neatgriezīgiem, kas tīšu prāt pārkāp Dieva likumus un arī turpmāk grib vadīties pēc saviem grēcīgiem nodomiem, tiem ir jāzina, ka Dievs tādiem grēkus nepiedod, jo Dievs neļaujas apsmieties un viņš tiesās visus ļaudis. Ja mēs ņemam visaugstāko Kristus vārdu, kur mūsu pestītājs saka,
Tāpēc esiet pilnīgi, ka jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Tad te nu mēs redzam Dieva pilnības robežu, un mūsu robeža nevar būt augstāka par viņajo. Nav jāpiedod noziedzniekiem, slepkavām, laupītājiem, izvarotājiem, melkuļiem, liekuļiem un visiem pārējiem. Dieva tiesa, taisnīga tiesa par viņiem. Es jūs aicinu uz noziedzīgās Krievijas bērēm. Viņi jau iet uz savu galu un nekaunīgi meklē sevi pierādīt un apliecināt ar draudiem čečenu latviešu tautām, kas ir smieklīgi no lielvalsts puses. Nožēlojumi un apkaunojoši, ja tāda valsts draud mazajiem kaimiņiem. Un apkaunojuši, ka šie kaimiņi lien laizīt šo neliešu zābakus. Ļaunāku lāstu neviens nevar uzņemties kā nodevējs. Nodevējam vajadzīgs valks. To sacīja komunists Vilis Lācis. Nodevējam komunistiem valgu. Paldies! Sirsnīgi paldies augstu godātājiem Krausa kungam par patiesiem vārdiem. Tālāk tik grib